Ja mani neielaidīs pa galvenām durvīm, es iekāpšu pa logu, nakts laikā un visu. Es viņu dzīvi padarīšu par elli. Ja viņi čakarēs Rīgu un rīdziniekus, būs burkāns, tie, kas labi strādās, es viņiem maksāšu vēl vairāk. Tie, kas strādās slikti, otrā pusē būs pātagi, viņi būs ārā. Dzelžaina disciplīna. 200 miljoni ir aizņemtā nauda. Tas nozīmē, ka parāds veidojās arī Rīgas pilsētē. Ja mēs ar tevi, piemēram, tu man iedod 100 eiro un es tev iedodu 100 eiro par kaut kādu pakalpojumu, beigās mēs bagātāk nepaliekat. Es biju šofers, es biju sagādnieks, es atbildēju par muitošanu. Ja mēs apskatāmies medicīnu Stradiņa universitātē, tur rindas stāv, tur cilvēki nevar iekļūt. Viņi ir komunisti daudzi, bet viņi stāsta, kā attīstīt valsti. Un es palūkšu nedēļas laikā uzlikt sarakstu ar liekēžiem, kam ir jāiet prom pašiem. Tad piepūt vaigus un klusē, lai tavas muļķības nedzirdētu, bet gudru ģīmi taisa. Es skaidri pasaku, valsts ir briesmās, valsts ir jāgarāb. Ekonomiski mēs esam pēdējā vietā visos rādītājus. Tā kā ir jāšancē. Pirmdienā Džilindžers G-spots mērs pret mēru, un šodien atkal mums ir Latvija pirmajā vietā. Rīgas mēra kandidāts Ainārs Šlesers. Sveiks, Ainār. Turpinam. Kādi būtu tie darāmie pirmie darbi pirmā gada laikā, ja tu tiksi ievēlēts par Rīgas mēru? Pirmajās 100 dienās ir jāveic visas reformas. Tas ir pirmais uzstādījums. Ir jānokomplektē komanda, ir jātiek skaidrībā, kuri ierēģi ir gatavi strādāt tavā komandā un realizēt konkrēto Rīgas attīstības programmu, kuriem būs jāiet projām. Un tur principā būs katram dot iespēju parādīt sevi, ko viņi var dot. Jo tie, kuri sēž un neko nespēja paskaidrot, ko viņi dara Rīgas domē, viņiem nāksies iet projām. Tie, kuri profesionāli strādā un pilda konkrētus pienākumus, tiem cilvēkiem tiks dot iespēju strādāt Šlesera komandā. Kas attiecās par darbiem, ja mēs apskatāmies socioloģiju šodien, kas uztrauc cilvēkus visvairāk? Rīdziniekus. Ietves, ne tikai ziemā, kad ir slidens, bet arī vasarā. Laukumi, bērnu laukumi, mašīnu novietošana, iekšējie pagalmi, sakārtošana, lifti, sabiedriskais transports, skola, bērnu dārs. Viss praktiski tur nav tā, ka, piemēram, es izvēlos 3 lietas pa pārējām. Būs jārisina viss, bet tas, ko es arī tev pagājušais teicu, tā realitāte ir diezgan drūma, jo arī Rīga dzīvo uz parāda. Šogad no 1,5 miljarda budžeta, par kuru daudz saka, ka pietiks visiem, gribu vēlreiz pateikt, ka 200 miljoni ir aizņemtā nauda. Tas nozīmē, ka parāds veidojās arī Rīgas pilsētē. Ja Rīga aizņemās naudu, lai to investētu, tas ir atbalstāms. Ja aizņemās naudu, lai to vienkārši notērētu, tas ir slikti, tas ir jāmaina. Tas, kas būs jādara viennozīmīgi un principā, ja mēs sadalām tātad 4 gadu programmu un pasakam, piemēram, pirmajā gadā, tad tas, ko es izdarīšu, kad Rīgas domē tiks atvērtas pārstāvniecības, tirzniecības, rūpniecības kamerai, darba devēja konfederācijai un ar šīm organizācijām un arī ar citām organizācijām, citas uzņēmēju organizācijas, būs tas, ar kuru tiks noslēgta skaidra vienošanās, ka mums ir jānodrošina zaļais koridors visam biznesam. Tie, kas grib kaut ko būvēt, attīstīt, tiem tiek dota zaļā gaisma, lai to darītu ātri. Jo mums jāģenerē aktivitātes, lai būtu jaunas darba vietas, lai ienāktu vairāk nodokļi valsts kasē, caur to arī Rīgas domes kasē. Un pie tā būs jāstrādā 24/7 režīmā, jo es zinu, ka ļoti daudzi uzņēmēji savā laikā ir pieņēmuši lēmumu atlikt kādu projektu realizāciju, jo nespēja vienoties ar domu, pārāk birokratizēti tas viss bija. Viens ir tas tie, kas stāv pie durvīm un gaida, kad mainīsies klimats. Otrs,
būs aktīvi jāstrādā arī ar ārvalstu investoriem, lai piesaistītu, lai Rīgā, Latvijā ienāk vairāk ārvalstu investīcijas. Un, protams, piemēram, ja mēs runājam par Vecrīgu, kur mēs patreiz atrodamies, mēs redzam, ka pat tagad, kad ir nāk Ziemassvētku laiks, it kā skaista eglīte Doma laukumā, bet ap Doma laukuma puse restorānu ir aizslēgušies. Viņi nav atvērti, ir pat tādi, kas te bija Double Coffee, te pat Doma laukumā, tur nekas nav. Viņš joprojām ciet, tā ir labākā vieta, un tādu vietu ir daudz, kuras nav atvērušās. Kā jau es teicu, ja hotels De Rome pie Brīvības pieminekļa stāv tukšs, tas liecina, ka ekonomikā kaut kas īsti labi nav. Un tieši tāpēc es kā Rīgas mērs esmu gatavs tikties ar visiem ēku īpašniekiem un vienoties par spēles noteikumiem, kādā veidā Rīgas doma viņus atbalstīs, lai visi pirmie stāvi gada laikā sāktu strādāt. Rīga nevar izskatīties kā kapsēta. Rīgai jābūt dzīvībai, jo, ja cilvēks atnāk un jūtās, ka tur atmosfēra nav laba, tad viņš nākamreiz negrib nākt. Ja viņš atnāk un jūt, ka pilsētā ir pilns ar cilvēkiem, tad ir ļoti labi. Un tad ir jautājums, no kurienes mēs ņemsim cilvēkus. Tātad pirmais ir vietējie, tie, kas šad tad iet un tusē, vai ne, sākot ar jauniešiem, beidzot ar uzņēmējiem, lai Rīgā varētu normāli kaut kas notikt. Piemēram, daudz restorāni klusajā centrā darbojās, kur Vecrīgā, ir problēmas. Es jau teicu, parkings. Vecrīga ir pārvērsta par elektrokāru parkinga vietu, un ja tu gribi pat vakarā nolikt savu automašīnu un maksāt, bieži gadās tā, ka vieta nemaz nav. Jāceļ būs nosacījumi, nebūs vairs brīvais parkings. Mēs varam, piemēram, iedot bonusā elektrokāriem 1 stundu, kad tu atbrauc bez maksas. Ja. Bet nevar būt tā, ka 24 stundas nedēļu atstāja mašīnu stāv un policija nevar uzlikt sodu, jo, redziet, ir pieņemti noteikumi, ka tu vari bez maksas nolikt to visu. Vaļņu iela. Cik par to var muldēt, ir jāuztaisa viena kārtīga gāja iela, Rīgai ir nepieciešams. Tur ir galerija centrs vienā pusē, autoosta, dzelzceļš tūmā, un līdz pat kazarmām, pulvertornim ir jāuztaisa kārtīga gājēja iela, lai cilvēku, un, protams, nevis tikai skaista iela, bet arī, lai tur ir veikali, kafejnīcas, lai tur būtu dzīvība. Šodien pie galerijas centras stāv Vaļņu ielā vairākas telpas, viena otrai blakus un tukšas. Tur bija kafejnīcas, restorāna veikali, šodien stāv tukši. Tas nav pieņemami. Par turistiem, tātad, kas ir svarīgi. Protams, strādāsim, lai vairāk uz šejieni lido, bet ņemot vērā to, ka es savā laikā atvedu Tallinku uz Rīgu, es kā satiksmes ministrs noslēdzu šo vienošanos un bija preses konferences, kurā piedalījās gan Tallinkas, gan arī ostas pārstāvji, un mēs vienojamies, ka viņi sāk operēt Rīga-Stokholma reisu. Es atvedīšu prāmi atpakaļ, un kas savienos Rīgu-Stokholmu. Gada laikā tas ir mans mērķis, es darīšu visu, lai Rīga un Stokholma tiktu savienotā ar ikdienas satiksmi, jo tas ir mūsu pilsētas centram ļoti svarīgi. Atbrauc daudzi zviedri, skandināvi, viņi tērē naudu šeit, un, protams, priekš pilsētas centra tas palīdzēs ne tikai vasarā, bet arī ziemas sezonā, jo tas prāmis ies visu gadu. Piedod, bet Ķirsis jau solīja, ka uz vēlēšanu laiku jau būs prāmis. Nezinu, apskatīsimies, bet tas, kas ir noticis vienotības laikā, viņi nesniedz atbalsta roku Tallinkam, Tallinks apvainojās, atdeva to prāmi. Pirmajā etapā man šķiet, ka tas bija saistīts vēl Covida laikā. Viņi uztaisīja kaut kādas covidniekiem, pie sevis pārveda prāmi. Pēc tam nākamajā piegājienā viņi atdeva tur, man liekas, bēgļiem, pat kaut kādiem ukraiņiem vai vēl kaut kā. Tagad tas prāmis attiecīgi braukā citos maršrutos. Skaidrs, ka prāmi nestāv tukši, ja viņi ir kaut kur. Bet es izdarīšu visu, lai gada laikā prāmis atkal kursētu starp Rīgu un Stokholmu. Tas ir rīdzniekam kaut kas būs taustāms un saprotams. Tālāk, tas, kas attiecās par visu pārējo, tātad ekonomiskās aktivitātes, investīcijas. Jo stāstīt, es jau, piemēram, tagad varētu atbildot uz tavu jautājumu, stāstīt, piemēram, tur Boldarā, jā, mēs izdarīsim to un to, Ķengaragā mēs izdarīsim to un to. Es varētu tagad uzskaitīt visas problēmas, kas man ir labi zināmas, un ir problēmas, kuras es pat nezinu. Bet es to šodien nedarīšu, tāpēc, ka
tad no tevis skanēs jautājums, kur ņemt naudu. Jā. Tā nauda, kas šodien ir, jā, par tās dalīšanu nav jēga runāt. To var dalīt ik viens arī bez Šlesera kā mēra. Mans uzdevums ir panākt, lai pilsētā būtu vairāk naudas. Un tas, ko es varu arī pateikt, ik viens projekts, kurš varēs radīt pievienoto vērtību, ir atbalstāms. Un ja reiz man ir izdevies uzņēmumā, kas saistīts ar manu ģimeni, piesaistīt 3 miljārdu investīcijas, kuras tiks investētas nākamo 10 gadu laikā šeit Rīgā, tas parāda to, ka man ir zināšanas, kā piesaistīt šos investorus. Un tas, ko es gribu arī pateikt, ka es gribu izveidot īpašas sadarbības starp Rīgu un Dubaju, principā noslēgt vienošanos. Dubaja patreiz ir kļuvusi par starptautisko biznesa, finanšu, turisma centru, lai pilsēta Rīga un Dubaja cieši sadarbotos, lai tās investīcijas un investori, kas ir ienākuši un strādā viņu reģionā, lai viņi nāk un strādā šeit. Un šeit es izmantošu ne tikai manas zināšanas, bet manus privātos kontaktus, lai pārliecinātu, ka pēc iespējas vairāk investors nākt Latvijā un investēt visdažādākos projektos, sektoros, jo mums ir vajadzīgas dzīves investīcijas. Tās, kas atnāk, tiek apraktas šeit un paliek. Ja mums jādabū nodokļi, jo, ja mēs ar tevi, piemēram, tu man iedod 100 eiro un es tev iedodu 100 eiro par kaut kādu pakalpojumu, beigās mēs bagātāk nepaliekam. Es tev esmu samaksājis, piemēram, tu esi sniedzis kaut kādu konsultāciju man. Un es tev esmu arī sniedzis konsultāciju. Mēs gudri viens otram kaut ko sniedzām. Tas man atgādina, ka kādreiz Rubenis ar Līni viens otram. Jā, bet mēs apmainamies ar 100 eiro, no tā bagātāka Latvija nepaliek un mēs nepaliekam bagātāk. Bet, ja turists atbrauc un viņš samaksā pa viesnīcu, viņš atved to naudu no Zviedrijas, no Norvēģijas, no Vācijas, no jebkuras citas pasaules valsts, arī no Emirātiem, un viņš samaksā viesnīcē. Un tur ir attiecīgi nodokļi, un attiecīgi viesnīcā strādā cilvēki, tiek nodrošināts darba vietas. Tad, kad viņš aiziet uz restorānu, kafejnīcu veikalu, viņš atkal maksā. Tas ir eksports. Tātad eksports ir pats svarīgākais. Piemēram, tiekoties ar LTRK vadītāju Rostovski, kas ir vienlaicīgi arī augstskolas turība īpašnieks, man šodien bija tikšanās ar viņu tieši. Mēs tieši runājam par to, ka mums ir jātrīskāršo ārvalstu studentu skaits, jo tas ir eksports. Jā. Ja mums šodien ir 10 000, tad mums ir jāuzliek plāns. To, protams, pilsēta nevar izdarīt pati, tur vajadzīga cieša sadarbība ar valsti, jā. Bet uztaisīt, ka mērķis ir 30 000. Telpas mums ir pietiekoši daudz, kur mēs to varam iekārtot, vai uzbūvēt jaunas. Zeme ir liela, mēs varam piesaistīt mācību spēku, bet viņi brauks un tērēs naudu šeit. Bet te uzreiz iebildīs, mēs tur, mūsu augstskolas nekotējās tur pirmajā simtā, un kāpēc, lai viņi brauc mācīties? Ja mums ir 10 000 studenti jau šodien, tas, ka nekotējās, tā ir viena lieta, bet, piemēram, ja mēs apskatāmies medicīnu, Stradiņa universitāte, tur rindas stāv, tur cilvēki nevar iekļūt. Kāpēc? Tāpēc, ka studēt medicīnu, pirmkārt, ir ļoti dārgi ārzemēs, otrkārt, nav tās vietas. Jo tur tas nav gluži tā kā biznesa menedžment, jeb kaut kāda filozofija, kur tu vari sēdēt kādā telpā un mācīties un gudri filozofēt. Kaut vai par režisoru, lai tu kļūtu. Tur ir vajadzīga prakse. Lai ietu praksi, tur ir jābūt konkrētām iekārtām visām, lai tu kļūtu par zobārstu, lai tu kļūtu par ķirurgu vai vēl kaut ko. Mums tas ir jāattīsta. Ņemot vērā, ka Stradiņa universitāte ir fantastiska, tā ir bāze, viņa vienkārši jāatbalsta, lai viņa augtu. Tāpat kā mums bija Rīgas kinostudija. Tagad valdība pieņēma lēmumu atteikties no tās saucamās programmas, kur ārvalstu kompānijas nāca un filmēja šeit filmas. Piemēram, Netflix nolēma pāriet, ja es nemaldos, uz Igauniju. Jā. Bija vēl kaut kādas kompānijas. Viņi saka, nē, mēs pēc tam runāsim. Problēma ir tā. Ja cilvēks atnāk pie tava restorāna un uz durvīm ir rakstīts slēgts, viņš jau negaida nākamo dienu, ka varbūt atvērsies. Viņš iet uz citu, jā. Līdz ar to Netflix teica, Latvijai nevajag, lūdzu, cita valsts piedāvā. Tur ir tas saucamais ir tax rebate, kur viņi saka, mēs jums atvedam, pieņemsim 1 miljonu un iztērējam kādas filmas uzņemšanā. Atmaksājiet mums 30%, tas ir princips to, ko valsts iekasēs nodokļos.
Jums jāatdod tie nodokļi mums. Tā strādā šī industrija, jo viņi saka, mēs reklamēsim jūsu pilsētu, jūsu valsti, jūs tā daudz ko iegūsiet, un 70% tāpat mēs samaksāsim cilvēkiem. Tā nauda jau paliks visiem tiem, kas strādā kino industrijā. Viņiem būs tie 70% mēs atvedam, 30% atgriežiet. Vai tie 30, vai 35, vai 28, tas ir, katrā valstī tas drusku atšķirās, bet ideja tāda, mums jāstrādā, lai ārvalstu šīs kino industrijas šeit uzņemtu filmas, jo tad mūsu cilvēki, viņi varēs strādāt profesijā, jo mums ir bijusi Rīgas kinostudija, un ja mēs ķeramies nopietni klāt šai programmai, tad tiekoties ar vienu Holivudas režisoru, kurš ir precējies ar latvieti, un viņš arī pavada vasarā laiku šeit, es viņu personīgi pazīstu. Viņš ir uzņēmis jau kādas filmas šeit, bet beigās viņš pārcēlās uz citām valstīm, jo mums tas atbalsts nav tik labs. Es viņam uzdevu jautājumu, cik tu varētu atvest naudas viens pats, cik tu varētu atvest. Viņš saka, ja jums būtu tā saucamā atbalsta programma, es pats varētu 20 miljonus sezonā, gada griezumā, jo ir visādi seriāli, kurus var uzņemt, varētu atvest. Es saku, cik mēs varētu piesaistīt naudas šeit industrijai kopumā? Viņš saka, daudz. Tajā industrijā ir ļoti daudz naudas. Ja jūs uzliksiet mērķi, ka jūs gribat 100 miljonus piesaistīt, lai te tiek iztērēta kino industrijā, un jūsu cilvēki tiek visā iesaistīti kā apakšnieki, kā pakalpojumu sniedzēji, tas nozīmē, ka 70 miljonu mēs iztērēsim, un tas paliks, jūsu cilvēkiem, 30 attiecīgi mēs gribam dabūt atpakaļ no atvestās naudas. Mūsējie politiķi nesaprot, viņi domā to formulu. Džilingeram ir 100 eiro, Šlesaram ir 100, mēs apmainamies. Kāpēc atbalstīt? Ka mēs nekādu pievienoto vērtību neradam. Es viņiem saku, bet viņi atvedīs naudu, kuras Latvijā nav. Tas ir tāpat kā pa tiem turistiem. Ja viņš atbrauc, viņš tos 500 eiro iztērēs dažās dienās. Ja viņš neatbrauc, tad mums nav to 500 eiro. Bet kaut kādi sadarbības tie ir tajā investīciju mājaslapā, tur var redzēt arī kaut kādi kino sadarbības projekti. Ambīciju nav. Viņi izsit kaut kādu nelielu naudu, un tad uz to naudu tur tie zvirbulīši saskrien, un viņi mēģina ļoti ātri apgūt to naudu. Es vēlreiz saku, mūsu finanšu ministrijas ierēģi, viņi nesaprot, kā veidot budžetu. Viņi vienkārši nesaprot. Es negribu teikt, ka viņi ļaunprātīgi nesaprot. Viņi vienkārši nesaprot, jo viņiem ar biznesu nav sakara. Es viņiem saku, ja jūs iedosiet 30% atlaidi atvestajai naudai, mūsu ekonomikā paliks 70% no tās naudas, ko viņi atvedīs. Mums nav zaudējumi. Iedodiet, ierakstiet, piemēram, 30 miljoni, un jums ienākumos tie 30 miljoni atnāks no tiem 100 miljoniem. Tik vienkārši tā tas viss darbojas. Viņi to vienkārši nesaprot. Un tās ir lietas, kur ir problēma, ka mūsu valsti pārvalda un arī pilsētu ierēģi lielākoties. Vēlreiz saku, es nevienu negribu apvainot, bet katram ir jādara savs darbs. Es neesmu ķirurgs, līdz ar to es nekad nelīdīšu medicīnā un neteikšu, ka es varu kādam izoperēt aklo zarnu vai nedod Dievs kaut ko vēl sarežģītāku. Tas viss beigsies letāli. Bet tad, kad cilvēki, kas dzīvē, kā es saku, kā klasiķis teica, nav pārdevuši pat putekļu sūcēju, viņi lemj par budžetu. Vēlreiz, negribu nevienu aizvainot, bet, piemēram, tur mums ir visādi progresīvie tagad daudz. Cilvēki, kas dzīvē nav vispār biznesā bijuši, viņi stāsta, kā attīstīt valsti. Viņi ir komunisti daudzi, bet viņi stāsta, kā attīstīt valsti. Viņi dzīvē strādājuši tikai uz algas, bet viņi lemj tagad, kā attīstīt valsti. Viņi nav vadījuši liels uzņēmums, tagad viņiem ir uzticēts ministrijas. Par ko es varu runāt? Ja tu ieliec cilvēku, kas nav vadījis kolektīvu, kurā pat strādājuši varbūt 10 cilvēki, te viņiem ir iedoti 1000, un viņš lemj. Un trakākais ir tas, kad apkārt uzreiz saskrien ierēģi, stumda papīrus, viņi paraksta to, ko viņi nesaprot ļoti bieži, un mēsli ir pa visiem 100%. Tu iesāki ar to ierēģu nelielu tīrīšanu, un to es arī publiski paudis, ka arī valsts aprādā jāsamasim par 30% ierēģiņu skaits, vai arī tas būtu viens no pirmiem darbiem Rīgas? Jā, bet es gribu arī uzreiz pateikt. Tie cilvēki, kas šodien strādā Rīgas domē
Un es zinu, tur ir daudz ļoti labi profesionāli cilvēki, es aicināšu strādāt manā komandā. Bet es arī zinu to, ka tur strādā daudz cilvēki, kuru funkcijas ir visā apšaubāmas. Nu, notiek visādas tiesvedības, mēs arī redzam. Tas arī, diemžēl, ir bijis, ja te saucamie politiskie eksperti, kas tur ir ieperinājušies un kas atstrādā sevi. Tagad, kad tiek tērēti miljoni pētījumos valstī joprojām, ja, piedod, to nevajag, ja, vienkārši ir jāatsakās no šiem pētījumiem. Nav vajadzīgi virkne pētījumu, viņi nav vajadzīgi. Ja. Nu, tur gan daudz Eiropas naudas tajos pētījumos. Jā, bet tur tā lieta, viņi uztaisa, ka, bet to Eiropas naudu tev jau nav obligāti jāliek pētījumos, tu jau vari novirzīt citai programmai. Bet tur atkal ir lobbyis, viņš saka, mēs tagad pa miljoniem, nu, ja beigās viņi miljonus iztērē, izpēta un kaut ko labu rada, bet viņi apgūs naudu. Tur vienīgais mērķis ir apgūt naudu. Jā, tas produkts gala rezultātā nevienam nav vajadzīgs. Tur bija par kaut kādiem voltiem vai vēl kaut ko, kāda ietekme. Nu, un ko tas dod? Ko tas uztaisīja pētījumu un ko tas pētījums ir devis, ja kādus ienākumus mēs esam palielinājuši, nekādus. Labi, bet Aina, nu, tu saki, tur skaidrs katrs cilvēki, kādam kādas funkcijas, tas jau ietvers arī baigu auditu taisīt. Šis kaut ko nodarbojas, šis ne. Vēl darba likumdošana, tiesvedības, kā? Es pateikšu atklāti, un tas ir tagad kamerā skatoties un tev, jā, skaidrs spēles noteikumi. Es pasaukšu visus atslēgas cilvēkus. Un es palūkšu nedēļas laikā uzlikt sarakstu ar liekēžiem, kam ir jāiet prom pašiem. Un tie cilvēki zina, kam ir jāiet prom. Jo īstie inženieri, īstie speciālisti vienmēr ir vajadzīgi, un viņi nebaidās no darba pazaudēšanas. Jā. Tie, kas varēs pamatot savu funkciju, ko viņi dara, un kāda tai funkcijai ir pievienotā vērtība, tie paliks un strādās. Ārkārtīgi vienkārši. Bet tas bēdīgākais, tas, ko es varu pateikt šodien vēlreiz, to, ko es esmu jau tev teicis iepriekš, pat ja mēs atlaistu pilnībā visu birokrātiju, mūsu ienākumi ir gaužām mazi salīdzinājumā ar tiem tēriņiem, kas ir vajadzīgi. Igaunijas, Latvijas budžets to labi atspoguļo. 15,1 miljārds ienākumu pie mums, 17,7 miljārdi ienākumi Igaunijā. Par 500 000 mazāk iedzīvotāju izlīdzināt ar Latviju, un mēs redzam, ka mums pietrūks 9 miljārdu. Tas, kas ir jādara, ir jāpanāk, lai ekonomika strādā, lai vairāk naudas tai pašā pa Latvijas banku, kur tagad runa ir par iespējamo visām tām izmaiņām. Problēma jau ir tāda, kāpēc mūsu ekonomikā par 10 miljārdiem ir mazāk izsniegto kredītu? Kāpēc Latvijas banka neko nav darījusi, lai veicinātu kreditēšanu? Kāpēc mēs esam sažņauguši to visu mūsu ekonomiku, kontrolējam tā, ka mēs esam pārkontrolējuši un rezultātā cilvēki vai nu slēdz iet biznesu, ja brauc prom. Šodien es satieku aizvien vairāk cilvēkus, kuri viņi saka, nu, ja gadījumā jums tas nesanāks, mēs braucam projām. Jā. Tie, kas daudzi jau čemodāns bija sakrāmējuši, viņi šodien skatās, ja Šlesaram sanāks, nu tad mēs vēl pārdomāsim un nebrauksim prom. Ļoti daudzi, un daudzi jau ir aizbraukuši. Daudzi ir aizbraukuši un tagad sūta informāciju, kur viņi atrodas viss. Es ceru, ka mums viss izdosies. Kāpēc, piemēram, investoriem, ja tie nosacījumi Tallinā un Viļņā ir daudz labāki priekš viņiem, kāpēc viņiem būtu pēkšņi jābrauc uz Rīgu? Tātad nepietiek ar to, nu, tā kā tur viss tā dzīve un pilsētvide, nepietiek ar to, ka, nu, pat, ja mēs tagad uztaisam tos nosacījumus tādus pašus, vienalga, tur ir foršāk. Kāpēc, lai viņi brauc? Mums tad ir jātaisa vēl? Es izstāstīšu, tāpēc, ka biznesa tā ir arī dzīve. Piemēram, 90. gados, kad es ar Norvēģiju sāku sadarboties. Kāpēc viņi izvēlējās? Pirmkārt, viņi saprata, ka man var uzticēties. Es ieguvu uzticību caur to sadarbību jau pirmajā posmā. Otrs, tad, kad Franks Vārners, mans partners, ieradās Rīgā, viņam patika Rīga, viņam iepatikās. Tāpēc, ka mēs viņam radījām to labāko priekšstatu. Viņš satikās ar gudriem profesionāliem cilvēkiem, strādāt gribošiem, ja. Viņš aizgāja uz labiem restorāniem, kas viņam patika. Ja. Viņam patika attieksme, cilvēciski. Viņš ir vienkārši cilvēks, jo, piemēram, Norvēģi ir jāsaprot, viņi ir vienkārši, jo viņi ir dzīvojuši 70. gados vēl nabadzībā. Viņi bija nabadzīga valsts līdz tam, kamēr viņiem nebija naftas. Ja. Viņiem bija zivis, bet dzīvot starp kalniem un viss tad, kad nav ceļa infrastruktūra, bija smagi. Viņš vienkārši tīri cilvēciski viņam iepatikās.
Un ļoti bieži biznesu tu taisi tur, kur tev ir labi partneri, tur, kur tev kaut kas iepatīkās, un tu neej tur, kur tev nepatīk. Un ļoti bieži cilvēciskā attieksme. Ja tas investors atbrauc un viņš sajūt, piemēram, ka Rīgas doma saka, mēs izdarīsim visu priekš jums, lai jums šeit būtu labi. Mēs noņemsim visu birokrātiju. Jā, formalitātes atbilstoši likumam būs jāievēro, bet mēs strādāsim, lai palīdzētu jums. Tad nevis mēs jūs eksaminēsim, jeb čakarēsim, bet mēs jums izdarīsim visu. Tas ir saucamais red carpet princips. To mēs darīsim visiem, gan vietējiem, gan ārzemniekiem. Es šodien to skaidri pasaku. Visi vietējie uzņēmēji, kuri tika čakarēti līdz šim Rīgas domē, viņiem tiks nodrošināts sarkanais paklājs pie nosacījuma, ja viņiem ir labs projekts, ko viņi grib attīstīt. Jo skaidrs ir tas, ka Rīgas doma nevar tikt iesaistīta katra kioska būvniecībā, bet tur, kur būs nopietnākas investīcijas, es personīgi apsolu, ka es kā mērs, visi departamenti būs investoru rīcībā, lai mēs atbalstītu. Un mēs, kā es teicu, noslēgsim sadarbības līgumu ar katru investoru, kur es kā mērs pateikšu, mēs atbalstam šo projektu, mēs nodrošināsim, ka šis projekts tiks saskaņots pēc iespējas ātrāk, un to visi ierēģi attiecīgi arī realizēs. Tas viss būs likumīgi, mēs nepārkāpsim likumus, bet tur, kur vajadzēs mainīt normatīvos aktus, jeb likumdošanu, mēs inicēsim un mēs to darīsim, jo es esmu bijis biznesā, es zinu, kur biznesa tiek čakarēts, un tā ir mana priekšrocība. Tā kā mēs veidosim sarkanā paklāja principu. Kāpēc visi brauc uz Kannām katru gadu, tur Kannu kinofestivāls, Kannu laivu šovs, Kannu, tur, kas te mīpījums un tā tālāk. Tad, kad es savā laikā biju Kannās un tikos tur ar vadošiem cilvēkiem pilsētā, viņi pateica, mēs bijām mazs tāds zvejnieku ciematiņš, nekas jau Kannās tur nebija, Nice liela, bet Kannas maza. Bet mēs sapratām, ka mūsu sezona arī pa īsu, mēs bieži sakam pa īsu sezonu, bet Kannās arī ziemā ir kaut kā 10, 15 grādi, lietus līst, cilvēki nebrauc sauļoties. Bet viņi nolēma, ka viņiem vajag arī ziemā organizēt šos pasākumus, izstāžu kompleksā. Gadā viņiem ir apmēram 30 pasākumu, uz kuriem brauc cilvēki no visas pasaules. Un, protams, vasarā brauc plus vēl turisti, bet ziemā Kannas turpina dzīvot, jo tur visu laiku notiek biznesa pasākumi. Mums jādara tas pats Rīgā. Mums ir vajadzīgs organizēt liels starptautiskus pasākumus, lai šeit lai būtu ko darīt, lai uz šeit brauktu biznes, jo ir liela atšķirība, vai brauc parastais turists, kas vienkārši ekonomi klasē tur atbrauc un pa lēto tur aiziet tur kādā veikalā, nopērk kaut kāds desmais un uz soliņa apēd, vai atbrauc biznesa delegācija, kuri grib kārtīgās vakariņās aiziet, viņi grib aiziet uz operu. 90. gados, piemēram, bija Norvēģi man. Viņi saka, mēs varētu iznomāt operu, kaut kādam pasākumam. Mēs varētu savest, piemēram, bija Dressmann veikala, tur vairāki 100 veikali. Viņi saka, mēs atvedīsim kaut kādus 300 veikalu vadītājus, jo viņi reizi gadā, viņiem ir tradīcija, viņi brauc kaut kur. Un mēs noorganizējām, noīrēja operu, un operā bija speciāls priekšnesums, tur neatceros, laikam, balets tas bija, vai ne, bet kopumā tas ir tā, kā viņi atved naudu. Un viņi atstāja, un viņi operā atstāja, restorānos atstāja, viņi 3 dienas šeit pavadīja laimīgi cilvēki. Skandināviem, piemēram, un tas ir daudzās Eiropas valstīs ir, lieli uzņēmumi reizi gadā ved savus vadošos cilvēkus uz ārzemēm. Mēs panāksim, ka katru gadu būs vesela rinda, un mēs vienosimies ar tiem, kas to visu organizēs, tos cilvēkus arī zina, viņi brauks uz šejienu, bet pie tā ir jāstrādā. Bet, Ainā, ja paklausās Rīgas domas esošo vadību, viņi tāpat runā par investīciju piesaisti, par turistu piesaisti, visu laiku par to vien runā būtībā. Bet kāpēc viņi, tavuprāt, tu saki, čakarē investorus? Kur viņiem jāgrib to darīt? Es tev uzdošu jautājumu. Cik investīcijas tu esi piesaistījis Latvijai? Es? Jā. Personīgi? Jā. Droši vien ne cik. Ja tu rīt kļūtu par mēru, cik investīcijas tu piesaistītu? Tu kā mērs ar savu rīcību, darbību, neatbildi. Tāpēc, ka tu esi režisors. Es piedod, ka tev nevarētu palīdzēt un nevarētu salīdzināt tas ar tevi, cik tu esi uztaisījis tur teātra izrādes un tā tālāk pasākumus savā dzīvē.
tu dari savu darbu. Tur ir cilvēki, kas dzīvē nav pārdevuši putekļu sūcēji, nav radījuši neko, un viņi ir atbildīgi. Un trakākais ir tas, pie viņiem atnāk šī investori, un viņi nesaprot, kā ar viņiem runāt. Ja. Un ir tas padomi laika cilvēki, kuri mēs ar tevi esam, bija tie 12 krēsli, filma tāda, atceries? Un bija tur tāds sižets, kur bija tāds Kisa Varabjaņinovs, diezgan tāds tups cilvēks, un viņam teica, ka viņam jātēlo kaut kāds personāžs, saka, naduvai šoki malčī. Tad piepūt vaigus un klusē, lai tavas muļķības nedzirdētu, bet gudru ģīmi taisa. Un daudzi mūsu politiķi un ierēģi, viņi taisa gudru ģīmi, tāda sajūta, un tas investors saka, es nesaprotu, ko viņi no manis grib. Jā. Es atnāku ar to, tie cilvēki vienkārši, viņi tajā līmenī pat nesaprot, kad ar viņiem jārunā cilvēcīgi, vienkāršajā. Un vajag mēģināt, kas saka, ar katru vienoties, lai viņš saka, tu zini, es satikos tik forša cilvēcīgas saruna. Jā. Un bieži saka, kā? Piemēram, Franks Vārners, jā, ar kuru es strādāju, viņš satikās tur ar kaut kādiem cilvēkiem, viņi saka, mums vajadzētu tādas investīcijas un tā. Viņš saka, ja man paprasīja tur, man jāizpild, es teicu, ka es palīdzēšu, tad man ir jāstrādā, es strādāšu. Jāmāk cilvēciskās attiecības veidot, lai tas cilvēks teiktu, labs mērs, viņš palūdza man tur uzbūvēt to un to. Es esmu gatavs to un to. Tas ir priekš ārzemniekiem. Priekš vietējiem, lai vietējais zina, tiklīdz viņš ienāk Rīgas domē, tā ierēdniecība saka, mēs jūs te sen jau gaidījām. Nāciet, jā, un te ir, kas saka, mēs jums izdarīsim visu ļoti ātri un viss būs labi. Tas ir tas būs mans uzdevums. Tu panāksi, ka brīnumainā kārtā visi ierēģi izmainīs? Jā, es darbošos pēc principa sekojoša. Būs burkāns, tie, kas labi strādās, es viņiem maksāšu vēl vairāk. Tie, kas strādās slikti, otrā pusē būs pātagi, viņi būs ārā. Dzelžaina disciplīna. Tas nozīmē, tie, kas ir ar mani, tie dzīvos labi, viņi strādās un saņems prēmijas. Tie, kas nestrādās, lai meklē darbu citur. Labi, tu ieminējies par to, par tiem tukšiem Vecrīgas pirmajiem stāviem un ka tur nekas nenotiek. Tu teici, es runāšu ar īpašniekiem. Tieši ko? Ārkārtīgi vienkārši. Ir jābūt saucamais PPP modelis, Public-Private Partnership. Piemēram, runāsim par Vaļņu ielu. Tur ir blakus veikali. Ja tajās veikalos stāv tukšas telpas, un īpašnieki nav spējīgi izdomāt, ko tur likt iekšā. Pirmkārt, mēs skaidri vienosimies, jā. Kad mēs esam gatavi, piemēram, atbrīvot no nomas maksas jūs. Tā kā nekustamā īpašuma maksas, jā. Bet tas savukārt sastāda Rīgas budžetu. No nulles ienākumi nulle. Ja tu gribi paņemt no bankrotējušu uzņēmumu, saka, vēl maksā nodokļu, viņš jau tā, viņš jau ir miris. Tukša telpa, viņš vienalga maksā. Jā, bet mums jau svarīgi, lai kaut kas tur notiek ģenerētos. Mēs būsim gatavi atbalstīt. Mēs katru gadījumu izskatīsim atsevišķi. Ja gadījumā kādi īpašnieki nevarēs to menedžēt, es runāšu ar profesionāliem menedžeriem, jā, kas palīdzēs to visu menedžēt. Jā. Tas man ir kaut kādu grantu sistēmu, bet tas nešķakarēs kaut kādu biznesu. Vēlreiz saku, jā, mans uzdevums, lai gada laikā Rīgas centrā vismaz 90–95% telpu strādātu. Vienmēr būs kādi procenti, kur kaut kas noiet greizi, bet lai nav tā, ka aizējam slavenā sakta. Super vieta. Es tieši šodien eju garām. Puse 3 gadus, puse ir tukšs. Jā, plus pretējā ielā Brīvības ielas pusē arī pie Brīvības pieminekļa ciet, jā, Vaļņu iela ciet. Es esmu gatavs personīgi iztaigāt visu, kas saka, es izdarīšu. Man ir plāns, es piesaistīšu cilvēkus, ja es atrisināšu. Es tās lietas saprotu, es neesmu ķirurgs, bet kā sakārtot šīs lietas, kā piepildīt, būs vairāk turistu. Mēs vienosimies, vienosimies ar kādu no aviokompānijām. Nevarēs ar Air Baltiku, vienosimies ar Ryanairu. Uztaisīsim savstarpēju konkurenci. Strādāšu, jā. Nevis tā, ka es vienkārši kaut kur augšā sēžu un apakšā nenotiek. Lai tu varētu labi menedžēt rūpnīcu vai kādu uzņēmumu, tev ir jāaiziet cauri
tai trepītei no paša sākuma. Tad, kad es ar Vārneru sāku 90. gados biznesu taisīt, es biju šofers, es biju sagādnieks, es atbildēju par muitošanu, preces, kas ienāca lidostā, es braucu risināt problēmas, ja. Bija jārisina viss, ja, jo tajā laikā nebija budžeta, lai strādātu darbinieki. Līdz ar to es darīju praktiski visu. Tad, kad biznesa sāk iet, tad tu paņem sekretāri, tad tu paņem šoferi, tad tu paņem vēl kaut ko, tad, kad ienāk nauda. Mūsējie saka, mums iedodiet naudu, man vajag kabinetu, man vajag to. Šodien realitāte tāda, tev ir telefons, tas ir tavs ofis, tu sēdi ārā uz soliņas, sēdi kafejnīcā kaut kur, kā jaunieši tagad aiziet, viņi paņem kafiju, kaut kādu krosāneņu un visu dienu pie datora tur darbojās. Ja viņiem ofis nav vajadzīgs, tagad tu vari aiziet noierēt ofisu uz pāris stundām. Ja, tas šodien ir pilnīgi normāls stāsts. Tā kā ir jāšancē. Es dabūšu biznesu Rīgas domes pusē. Labi, bet par tām pašām tukšajām telpām līdz Rīgā. Ja? Tu saki, tu ar katru individuāli runāsi. Bet kā tu iedomājies? Tu katram iedos kaut kādus īpašos nosacījumus? Es vēlreiz kaut kādi likumi. Tu nevari vienam tā, otram tā. Rīgas dome var katram individuāli piešķirt. Ja. Es vēlreiz saku, mans uzdevums, lai Rīgā nebūtu tukšu telpu. Viss, ja. Tur būs princips ir tāds. Te jums ir burkāns, te ir pātaga. Ja īpašnieks negribēs sadarboties ar domu, tad būs pātaga, kas saka, un mēs risināsim to jautājumu savādāk. Taču nevar viņu izmest no tās. Mērķis ir, lai viss strādātu. Ja. Es piedāvāšu vispirms burkānu, izstieptu sadarbības roku, un mēs strādāsim. Un tie, kas šodien, piemēram, klausās mūsu interviju, viņi labi saprot, ko es runāju. Tāpēc, ka viņiem šodien nav ar ko runāt. Ja. Nu, viņi teica tā, piemēram, bija telpas, bija viss labi. Vecrīga palika tukša, sākās ar Covidu, tagad vēl kaut kas, un tagad vispār, tā ir iegriezies. Mums jāatgriež turistus. Skaidrs, ka Vecrīgā vajag vairāk turistus. Vēlreiz saku, ja būs prāmis Rīga, Stokholma, Vecrīgai jau viss labi. Diemžēl Rīgas doma nevarēs realizēt to plānu, ko es piedāvāju valdībai saistībā ar brīvbiļetēm, jo Rīgas doma nav atbildīga par nodokļu iekasēšanu. Nodokļu iekasēšana, tā ir valsts atbildība, PVN un citi nodokļi. Bet es ceru, ka tad, kad es būšu Rīgas mērs, mēs apsēdīsimies pie sarunu galda ar valdību un mēs vienosimies par sadarbību. Jo Rīga ir lielākā pašvaldība. Ja Rīgu mēs pacelsim visu Latviju. Ļoti vienkārši. Bet es nebūšu tas, kas ar izstieptu rogu teiks, iedodiet man naudu dotācijām. Nē. Es runāšu pirmkārt par investīcijām, kā Rīga var investēt, valsts var investēt, privāti investēt. Mēs strādāsim 24/7 režīmā, un tie, kas būs gatavi strādāt manā komandā, viņiem būs jāreikinās, ka telefoni netiks izslēgt arī guļot. Ja vajadzēs strādāt arī naktī. Okay. Brīvības iela arī atzīvinās. Tāpēc, ka ja mēs strādāsim ar tām valstīm, kurās ir dienā, pie mums ir nakts, ir jāsaprot to, ja mēs gribam, lai no turienes nāk investīcijas, tad ar viņiem ir es to zinu, tā tas notiek. Un tie cilvēki, kas saka, es 5 izslēdzu, es pats zinu, ir gadījumi, cilvēks labi strādā, bet viņš tajā brīdī, ka viņam pateica, jāstrādā 24/7, viņš izslēdza telefonu un uzskatīja, ka viss ir labi, viņam pienākās atpūta, viņš pazaudēja darbu. Profesionāls, labs darbinieks pazaudē darbu, jo viņš nebija gatavs strādāt šajā režīmā. Man būs vajadzīgi tādi cilvēki, un tas ir vienīgais veids. Brīvības ielu arī atdzīvinās? Centra daļu jā. Kas attiecās tālāk, tur būs sarežģītāk, jo tas būs atkarīgs arī tur būs jārunā. Jo, piemēram, pie Teikas vai Brīvības iela jau iet līdz pat Juglei vai ne un tālāk. Mēs skatīsimies, bet to, ko es varu pateikt, pirmais mērķis ir viss centrs ir jāatbrīvojas no tukšām telpām. Un tā būs mana viena no galvenajām lietām, un tur es veltīšu personīgi savu laiku un vedīšu pārunas un risinājumus. Bet es labi saprotu, lai nebūtu tas princips, tu man 100 eiro un es tev 100 eiro, mums būs jāsaprot to, ka būs vajadzīgi vairāk turisti, vairāk cilvēki pilsētas centrā un tā tālāk. Un mēs to nodrošināsim. Labi. Bet tu manīji šodien to Latvijas Arhitektu Savienības vēstuli, kas vērsās pret Altumtiem projektiem par mājas siltināšanu un uzrakstīja garu vēstuli, 100 miljonus
iebildumu, kāpēc nav pareizi. Tā ir politika. Pavisam netīšām tagad, ka pēkšņi ir izvirzīts kandidāts uz Latvijas bankas prezidenta amatu, pēkšņi kaut kāda arhitekta, vēl kaut kas izsaka. Tas ir tikai sākums. Līdz balsojumam vēl daudz brīnumu parādīsies, bet te ir jāsaka mierīgu prātu un dzelžains nervus. Ja cilvēku pamana un cilvēku sāk represēt, tas nozīmē, ka process virzās pareizā virzienā. Jo tā jau ir, tik un tā būs problēma arī, ir Rīgā problēma ar tām mājas siltināšanām, un ka tas, ir uz cilvēku pleciem, viņi tur dabūs to mēs šodien arī 100 eiro kredītu uz 20 gadiem. Saeimā frakcijā, Kem ministrs arī atnāca, mēs runājām, un viens no maniem jautājumiem bija, kā mēs varēsim sadarboties Rīga un valsts saistībā ar mājas siltināšanu. Jo patreiz tas jautājums ir ļoti individuāls. Tur, lai dabūtu vienas mājas siltināšanu vai rekonstrukciju, tev ir jādabū tur vairākums, kas tam piekrīt un viss. Pirmkārt, ir jārada modelis, lai tā siltināšana būtu lētāka, un to ir iespējams izdarīt caur apjomu. Tas nozīmē, ka nevis jāsiltina viena māja, bet, piemēram, 10-20 mājas vienlaicīgi. Tas līgums būs lielāks, un mēs varēsim uzreiz runāt arī par... Šobrīd ir ar tiem altrumu līgumiem, bet tas ir tas, pret ko arhitektu savienība iebilst. Jā, bet risināsim. Viss ir divām... Mēs risināsim. Nē, tu, man liekas, tie arhitekti runā par arhitektūru vairāk, nevis tur tikai... Tas ir par to, ka liels apjoms ir tieši konkrētai vienai organizācijai, kad nevajag tik lielu, viens netiks galā. Es varu un tā ir tā mūsu, kas saka, sistēma, kur mēs gribam drupināt katrs kaut ko, beigās jautājums, kas par to maksās? Kas par to maksās? Ja tev ir uzņēmums ar lielu apgrozījumu, tad viņam vajag gala rezultātā izmaksai ir jābūt mazākai, ja tu kaut ko dari, nekā tad, kad tu dari ļoti individuālā kārtā. Un tā ir mūsu problēma, ka ļoti bieži mēs skatāmies tagad, mēģināsim, teiksim, dzīvot pēc kioska principa. Katrs tagad darīs visu pats, bet tā nenotiek. Tad ir jāizvēlās lielākie spēlētāji, bet es vēlreiz saku, gala rezultātā cena ir jābūt lētākai. Ja tu taisi lielu pasākumu un tas maksā dārgāk, nav atbalstāms. Bet ja tu uz apjomu vari samazināt izmaksas, tad tas ir jādara, nav cita varianta. Jo gala rezultātā maksās jau gala patērētājs. Cilvēks nebūs gatavs maksāt kaut kādas dārgās cenas. Tā kā Kariņš lidinājās ar lidmašīnu, tur neskaitīt, cik tur lidmašīna maksā 20, 30, 50 tūkstoši vienkārši aizlido. Tur, kur viņš varēja ar Ryanairu vai Air Baltic pa pārsimts eiro lidot, sēžot tais pašā turisma ekonomu klasē. Nē, viņš lidoja ar privātām. Tas ir tas, kas notiek. Kariņš ir tikai redzamais stāsts. Tas ir tas, kādā veidā valsts šodien tiek pārvaldīta bieži. Bet tu, citējot tevi, pirms brīža tu teici, tad es kļūstu par mēru, mēs apsēžamies ar valdību, atrisinām lietas. Kādā veidā tu iedomājies atrisināt ar valdību lietas, kuri pie varas vienotību, kurus tu esi apsūdzējis visos pasaules grēkos? Kādā veidā viņi ar tevi par kaut ko vienosies? Es varu pateikt to. Es domāju, ka pēc manas uzvaras Rīgā vienotība labi sapratīs, ja viņi nesadarbosies. Ja vispār uz to brīdi būs vienotība, varbūt nemaz nebūs. Tā kā pagaidīsim, vai ne? Varbūt viss notiks daudz ātrāk. Viņi labi sapratīs, ja cilvēki manā pusē, ja tauta rīdzinieki ir manā pusē un viņi nostāsies pret, es jau nebūšu tas, kurš teiks, mani neatbalsta. Ja mani neielaidīs pa galvenām durvīm, es iekāpšu pa logu. Nakts laikā un viss. Ja tas ir tāda drusku pārnestā nozīmē, sarkazmu. Variants ir tāds, nebūs tā, ka pateikšu Lesaram ne un viss. Viens ir tas, viņi var pateikt man personīgi. Bet, ja es esmu Rīgas mērs, es pateikšu, piemēram, vienu piemēru. Piemēram, konflikts starp Rīgas dome un valdību. Es uzlikšu pie ministru kabineta policistus, uzlikšu zīmi, kad mašīnas tur nevarēs apstāties. Es viņu dzīvi padarīšu par elli, ja viņi čakarēs Rīgu un rīdziniekus. Un viņiem būs jāstaigā ar kājām, mašīnas jāliek kaut kur citur. Kāpēc viņiem Brīvības ielā jāļauj apstāties ar mašīnu? Kā apstājas, tā uzreiz mēs liksim sodu. Varēsim pakarot, gribēs pakarot, karosim. Bet es domāju, ka rīznieki un cilvēki ļoti labi sapratīs, kurā pusē taisnība. Es vēlreiz saku,
Es runāju tikai par tām lietām, kas būs rīdznieku interesēs. Un mans princips ir tāds, ja mēs esam partneri ar valdību, mēs sadarbojamies, vienojamies, es atbalstīšu ne tikai populāros lēmumos, bet arī nepopulāros lēmumos. Bet, ja viņi nostāsies pret, es kaušos. Jā, un tad viņiem būs, jāsaņem sitieni arī no manis. Ja. Es aizstāvēšu savus vēlētājus, rīdzinieks, jo tajā brīdī, ka vēlēšanas ir beigušās, es vairs neesmu vienas partijas pārstāvis, es neesmu vairs tur tikai sava elektorāta. Man ir jādomā, lai visi rīdznieki no tā iegūtu. Un es vēlreiz saku, mana pārliecība ir tāda, ka mēs vienosimies, jo neviens negribēs karot. Tas karš starp Rīgu un valsti neko labu nedos valstī. Bet es neesmu atkarīgs no tām labvēlībām, ko dos valdība. Es plānoju savu lielāko darbu, investīciju piesaist no visām valstīm. Jā. Apvienotie Arābu Emirāti, Amerikas Savienotās valstis, Eiropas valstis, Ķīna, jā, tā skaitā Ķīna. Piemēram, šodien man pie Saeimas apstādināja žurnālists no TV3, jā, un uzdot jautājumu. Pie jums bija atbraukusi tur kaut kāda delegācija no Ķīnas. Kāpēc viņi atbrauc? Es saku, es esmu Latvijas un Ķīnas starpparlamentārās sadarbības draudzības grupas vadītājs, jā. Ir kāds 5 delegācijas bijušas pēdējā gada laikā, un es ar viņiem visiem, kāpēc jūs tiekaties? Viņi tur kaut kādu propagandu, es saku, piedodiet, jā. Par ko jūs runājat? Jā? Jūs tagad nodarbojaties ar propagandu. Es netaisos, būt tāds, kas, man tur kaut ko prese pakritizēs. Es skaidri pasaku, ja Eiropas Savienības un Ķīnas apgrozījums ir 1 triljons eiro gadā apmēram, kur ir Latvijas daļa šajā biznesā? Mums ir 3 ostas, mums ir 5 ekonomiskās zonas. Kur ir viņu rūpnīcas? Jā? Patīk jums Orbāns, nepatīk, bet viņi noslēdz vienošanos par 16 miljārdiem un ķīnieši būvē elektrokāru rūpnīcu Ungārijā, saules paneļu rūpnīcu, akumulātoru rūpnīcu un daudz ko citu. Jā. Kur ir šīs rūpnīcas? Jautājums, vai tas būtu slikti vai labi? Ja, piemēram, ķīnieši mūsu speciālās ekonomiskās zonās sāktu kaut ko būvēt, jeb komplektēt, viņus interesē Eiropas tirgus. Ja kāds saka, ka Šlesers grib draudzēties ar Ķīnu, es runāju par to biznesu, kas šodien ir starp Ķīnu un Vāciju, starp Ķīnu un Franciju. Es esmu bijis Ķīnā rūpnīcās, kur ražo Mercedesiem dēļ. Tur ir Mercedes rūpnīcas Ķīnā. Jā. Es runāju par to biznesu, kur vienkārši viņi, lai neeksportētu gatavu produkciju uz Eiropu, viņi varētu sākt ražot. Jā, es esmu gatavs braukt. Piemēram, te nesen bija atbraukusi neliela tāda delegācija, kāda 10 cilvēki no tādas nelielas Ķīnas pilsētiņas Šanhais, kurā 25 miljoni cilvēku dzīvo. Jā. Viņus interesē Latvijā. Kāpēc viņi atbrauc? Tāpēc, kad šī gada sākumā es kopā ar biznesa delegāciju, tur ar Rostovski, LTRK, mēs bijām tur. Un tagad daudzas delegācijas uzņēmēji jau ir atbraukušas. LTRK jau sadarbojas, pateicoties šai vizītei, jo mēs viņus aicinām. Kāpēc viņi brauc? Tāpēc, ka kāds viņus ir uzaicinājis. Un LTRK tagad regulāri satiekās, un tur ir dažādi uzņēmumi. Vieniem jau ir sācies bizness, vieni kaut ko plāno. Protams, lieli projekti prasa ilgāku laiku. Ir jāstrādā gan ar austrumiem, gan ar rietumiem, gan ar dienvidiem, uz visām pusēm. Patīk jums, nepatīk. Tāpat Centrālā Āzija. Ar Krieviju, Baltkrieviju mums tagad ciet. Tur ir sankcijas, skaidrs. Jā. Ar Kazahstānu. Mums vajag kazakus dabūt vairāk. Ir manēji, es piedzimu Kazahstānu. Jā, mums vajag uzbekus, jā. Es varbūt sūtnis. Mums ir jāstrādā aktīvi, lai tas biznes tiktu ģenerēts. Mēs nevaram sēdēt un gaidīt tā kā, pie mums kāds atbrauks un stāvēs. Jābrauc un jātiekās ar Ilonu Masku un jādabū viņš uz šeieni. Kā ar viņu tikties? Tiksimies, runāsim. Meklēsim risinājums. Ir jāpiedāvā kaut kas tik liels, lai tas būtu interesants. Jo ir, piemēram, es vēlreiz saku, mani partneri Emirātos, mans ģimenes, kas uzņēma partneri. Projekts 3 miljardi, tas ir sākums, ar ko viņi iet jaunā valstī. Ja mums tas šķiet kaut kas liels, tas viņiem ir minimums. Viņi mazākos projektos nemaz neinvestē. Līdz ar to mums ir vajadzīgas lielas investīcijas. Es esmu skaidri nodefinējis. Ja, piemēram, pareizi attīstās Rīga, pareizi strādā valdība, ko viņa nedara patreiz, mēs varam nākamo 10 gadu laikā piesaistīt no 50 līdz 100 miljārdi investīcijas, dzīvās naudas, kas tiks ierakts. Un tie, kas bieži nesaprot, viņš saka, jā, bet tur būs tā kā Rail Baltica.
privāto investīciju nav jādod. Privātais atnāk, viņš investē, viņš uzņemās 100% risku pats. Ja valsts paņem kredītu, kredīts ir jādod. Vajadzēja Air Balticam norakstīt 571 miljonu. Tā ir valsts, jeb nodokļu maksātāja nauda. Privātais, ja viņš atnāk un ierok šo naudu Latvijas teritorijā, rūpnīcā, viesnīcā, jeb kādā objektā, viņš viņu aiznest nevar. Viņš pēc tam maksās tikai nodokļus, maksās uzturēšanas izmaksas par apkuri, elektrību un tā tālāk. Mums jāsaprot, mums jāpasaka tas, ka tā kā Singapūra, neliela valstiņa, teritorijā tu uzbrauc augstākajā ēkā un tur redzi tālumā mājas. Viņi saka, tā ir Malāzija jau. Tāpēc, ka Singapūrā ir teritorija kopā ir kaut kādi 800 kvadrātkilometri vai 850, zem 1000. Jā. Tas ir reāli 90 reizes gandrīz mazāk nekā visa Latvijas teritorija. Bet tur dzīvo 6 miljoni iedzīvotāji. Un viņi tur strādā, un viņi to politiku realizē diezgan gudru. Lielākā osta konteineru, otrā lielākā pasaulē ir Singapūrā. Loģistika viena no lielākajām ir Singapūrā. Starptautiskais turisms ir Singapūrā. Tur bija arī veiksmes faktors, tas, ka viņi iegrieza tur, ko saucam par knapu. Par korupciju bija milzīgi. Tur, starp citu, tev būtu bīstami dzīvot. Tur smēķētājiem draudētu smagi sodi un tie, kas kožļā. Tur pat var nesmēķēt. Nomest kožļani, zemes, tas izspļausi kožļani un tev tur, naudas sods. Jā, kaut kā 1000 eiro samaksās. Sistēma cita. Bet jautājums, kā viņi varēja 70. gados no nabadzīgas valsts, kurā nekas nebija, pārvērsties, jā. Daudz atkal saka, ka tur visādus faktorus vai ne, bet galvenais faktors bija tāds. Tad, kad bija tik slikti, ka tālāk nevarēja, viņus atdalīja no Malaizijas, teica, nosprākstiet jūs, kas saka, bez mums jūs nevarēsiet, jā. Atnāca tā laika vadība politiskā, saicināja visus uzņēmējus, saka, mums ir jāuztaisa pavisam cita sistēma, godīga, caurspīdīga, sakārtota, un jāsāk piesaistīt investīcijas no visas pasaules. Viņi sakārtoja likumdošanu, viņi ieviesa angļu valodu kā oficiālo valodu, kas saka biznesa valodu un tā tālāk. Viņiem ir, kas saka, tur ir vairākas valodas, bet angļu valodā visi skolās mācījās. Un gala rezultātā šodien Singapūra ir viena no bagātākām pasaules valstīm, kurai koprodukts uz vienu iedzīvotāju ir $100,000 pret 24,000 pie mums. 4 augstāks IKP uz vienu iedzīvotāju. Es nesen lasīju romānu tieši par to, kā tieši tā darbība zvejnieku ciematā un kā lēnām tiešām mainījās. Bet viņi sāk ar to, ka viņi zvejnieku ciematā uzcēla kultūras centru, kurā varēja mācīties angļu valodu tie, kas gribēja, un viņi lēnām visu pārliecināja, ka te vajag būvēt un tā, bet sāk ar kultūras centru. Jā, bet tas, ko es, piemēram, piedāvātu arī, bet tas atkal ir Rīgas kompetence, ir valsts kompetence. Partija Latvija pirmajā vietā programmā ir rakstīts, pabeidzot skolu, visiem bērniem jāzina 4 valodas. 4 valodas, jā. Ārkārtīgi vienkārši. Valodu mācīšana uzsākta bērndārzos. Mums patreiz ir bērndārs, tā kā tas ir ārpus skolas. Bet starptautiskās skolas, tepat, kuras atrodas, tur Piņķos tai skaitā, un arī Žila Verna franču skola, tur no 2 gadi bērnus jau ņem bērnu dārzā. Un variants ir tāds, kad bērns, piemēram, mājās runā latviešu valodā vai jebkurā citā valodā, tur viņš aiziet vai nu franču vai angļu valodā. Ja mēs varētu piedāvāt, piemēram, programmu bērndārzos, kur nevis tur mājās drusku tikai skatoties mūtenītes, bet mums būtu jau tās bērnu dārza audzinātājs, kas strādātu ar bērniem arī angļu valodā, lūdzu, bērni iemācīsies svešvalodu bez akcenta jau tad, kad viņam ir 3 gadi. Sāksim no 3 gadi, pasakam, jo, piemēram, mans jaunākais dēls, kuram tagad ir 13, viņam bija 2 gadi, es pārdzīvoju, jo viens no vecākajiem vienkārši man bija doma, ka viņš iemācīsies arī krievu valodu. Es uzskatu, ka krievu valodu jāzina. Bet situācija radās tāda, kad apkārt nebija tās vides, kurā viņš varēja labi iemācīties. Tā kā es pagalmā varēju iemācīties. Bet tas, ko es izdarīju, tad, kad manējam jaunākajam puikam bija 2 gadi, es atdevu krievu bērnu dārzā. Viņš nostaigāja 2 gadus krievu bērnu dārzā. Viņš bez akcenta dragā krievu valodā.
4 gados es viņu izņēmu ārā, es iekārtoju viņu Žila Verna skolā, franču, viņš bija Žila Verna un vēl vienā citā skolā gāja. Viņš 2 gados iemācījās brīvu franču valodu, un pēc tam viņš aizgāja angļu valodu, viņam bija 4. Un viņš runā 4 valodās. Tas maksāja naudu, tas ir privāts, kas saka, skolas un tā tālāk. Kāpēc neievest valsts skolās? Lai bērni, pabeidzot skolu, zina 4 valodas. Varu uzreiz atbildēt. Ja kāds teiks, ka viņam nevajag krievu valodu, nemācies, izvēlies ķīniešu valodu, franču valodu, japāņu valodu, spāņu valodu, bet visiem bērniem, pabeidzot skolu, jāzina 4 valodas. Un to man pateica savā laikā, kad es biju Nīderlandē, jo tur ļoti daudz runā, viņiem ir sava valoda, viņi zina angļu, vācu un ļoti bieži franču vai vēl kādu. Viņi saka, mēs esam maza nācija, mēs esam jūrnieku nācija. Vienīgais veids, kā mēs varējām izdzīvot, mums bija jārunā visās valodās. Un tāpēc tagad lielākā daļa bērnu, kas pabeidz Nīderlandē skolu, zina 4 valodas. Ar ko mēs esam sliktāki, ir jābūt politiskai gribai. Latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda. Tur ir bijis referendums, par to neiet runa. Bet kāpēc bērniem nemācīt svešvalodas jau no 3 gadu vecuma? Un es domāju tā, ka bērns pašā sākumā, pat ja viņš miksēs tās valodas, es to pats savā ģimenē redzēju, arī meita, man mācīja, bet pēc tam viss nokārtojas, paiet laiks, tad, kad runā vienā valodā, vienā otrā, tagad jāsaka, ja kādreiz tu runāji kādus krievu vārdus bērni izmantoja mūsu bērnībā, tad tagad angļu valoda. Tā ir otra problēma, kad angļu valoda ir, teiksim tā, latviskajā Latvijā, tur bērni runā un tur 1/3 no vārdiem ir angļu. Ne tikai ja, tur visi izteicieni un tā tālāk, un beigās viņi pat izteikties normāli nemaz nevar latviešu valodā. Ainēr, bet ko tu pateiksi tiem, kuri teiks, Latvijas iedzīvotāji, kuri tev ievēlēja Saeimā, cerībā, ka tu par visu tur Latviju cīnies un pārmeties. Man ir skaidra atbilde. Pirmkārt, mēs ieguvām 9 vietas. Ar 9 vietām mēs nevarējām nokļūt pozīcijā. Es 2 gadus kopš vēlēšanām dienā esmu strādājis. Tie, kas ļoti bieži gadās tā, tevi ievēl, tu neiekļūsti valdībā un tu pazūdi. Vienkārši viss, zūdi interese, reāli. Ja tie, kas seko man sociālos, es esmu strādājis ne tikai pats, es izveidoju komandu. Mēs esam izveidojuši tādu nelielu mediju impēriju sociālos, jo katrs aktīvais deputāts un partijas biedrs, tas ir viņa pienākums būt sociālos aktīvam, komunicēt ar vēlētāju. Viens ir tikties, viens pret vienu kādās auditorijas, otrs ir komunicēt visu laiku. Un, ja apskatās 2 gados, visi var iziet cauri. Nebija neviena diena, kad es esmu bijis kaut kur pazudis. Mēs visu laiku komunicējam. Un, protams, mēs nesasniedzām maksimālos mērķus, bet pateicoties tām balsīm, kuras es saņēmu, Levits nav prezidents šodien, pateicoties tām balsīm, kuras es dabūju, arī Kariņš vairs nav premjers, bet ar 9 balsīm tu revolūciju uztaisīt nevar. Un tāpēc es varu vēlreiz pateikt paldies tiem cilvēkiem, kas ir balsojuši, bet šoreiz es skaidri pasaku, valsts ir briesmās, valsts ir jāgrāb. Ekonomiski mēs esam pēdējā vietā visos rādītājus. Es esmu gatavs uzņemties atbildību par Rīgu. Mans lozungs šodien ļoti skaidrs. Pacelsim Rīgu, pacelsim Latviju, jo Rīga ir puse no Latvijas ekonomikas. Un ja es kļūšu par Rīgas mēru, un man ies ļoti labi, es šodien varu skaidri pateikt, es neiešu uz nākamo Saeimu, nekandidēšu kā deputāta kandidāts. Es strādāšu kā Rīgas mērs, bet vienīgais amats, uz kuru es būšu gatavs samainīt Rīgas mēra amatu, tas ir premjera amats pēc nākamām vēlēšanām. Es būšu partijas Latvija 1. vietā, premjera amata kandidāts, nekandidējot tieši vēlēšanās, bet jo premjeram nav jābūt ievēlētam, es neiešu ne uz Saeimu, ne uz kādu citu ministriju. Ja es esmu premjers pēc kāda laika, tad es rūpēšos, tā skaitā arī par Rīgu, bet es neatstāšu Rīgu tā novārtā. Mans uzdevums ir gada laikā pastrādāt tā, lai cilvēki redz, ka te ir reāls rezultāts. Tas nebūs tā, ka paiet gads un tad cilvēki uz ielas prasa, kas ir Rīgas mērs, un 2 vai 5 cilvēki no 100 zina, kurš ir,
Ja es esmu mērs, tad es būšu visur ļoti aktīvs un arī sociālos tīklos un tā tālāk. Mēs jau pirmā gada laikā pamanīsim izmaiņas. Cita varianta nav. Ja es pirmajā gadā neparādīšu reāli, ir svarīgi ceļam krāniem, ir jāsāk strādāt visā Rīgā, ir jāsākas aktivitātēm, būvniecībai un tā tālāk. Tas ir tas, ar ko redzēt. Būvniecība ir tas sektors, ar kuru es gribu pieteikt savu laiku kā Rīgas mērs. Ja. Un ja Džordža Armisteda laikā, pagājušā gadsimta sākumā, apmēram 11 gados, viss jūgenstils ir uzbūvēts, tad es gribu, lai nākamo 10 gadu laikā Rīga pārvēršas tiešām par pērli, kur ir tas mazā Parīze vai sauc kā grib. Bet mēs esam bijuši zem Zviedriem, zem Vāciešiem, zem Krievijas impērijas, tagad mēs esam neatkarīgi, lai visu labāko mēs paņemam, samiksējam, un lai tiešām Rīga paliek par pilsētu, uz kurieni atbrauks dzīvot un strādāt vismaz pusi no tiem, kas ir aizbraukuši no Latvijas un šodien dzīvo ārpus Latvijas. Labi. Pēdējā minūte īsais jautājums. Es vienkārši samulsu vakar izlasot ziņu, ka ir atverās no 6. janvāra vilciena līnija Tallinna, Viļņa, Rīga pa vidu. Un tad priekš kam tas milzu projekts? Tas ir idiotisms, kas notiek. Viņi ievilkuši mūsu slazdās. Šodien ir vecās sliedes, pa kurām var braukt vilcieni. Šodien var braukt, jā. Varētu vienkārši sakārtot, lai brauc normāli vilcieni pēsošām sliedēm, un labi, būs tur Lietuvā vai kur pārsēžās uz šaurām. Mūsēji saka, tagad no Salaspils būs līdz Salaspilī šaurās, tad no Salaspils pārsēdīsies uz Vīviju, brauks uz centrālo dzelzceļa stāciju, lidostu. Lidostai nav vajadzīgi 4 vilcieni dienā. Kas attiecās par lidostu, ja mēs runājam par vilcienu, tad tur būtu nepieciešams, piemēram, reizi pusstundā vilciens, Vīviju varam salīdzināt. Jeb mēs Rīga uztaisīsim tiešo savienojumu ar lidostu, ar tramvaju, ja vajag. Tas būtu ļoti normāli. Gar Spīci tirzniecības centru, gar depo jauno centru, gar citiem tur ofisiem un tā tālāk varētu braukt. Tā kā iespēja, ko un kā darīt, bet tas, ka šodien... To mēs vēl paturpināsim. To mēs paturpināsim. Šodien mums ir